Un tad 5. mīts ir tas, ka katram ir vajadzīgs proteīna papildinājums, lai audzētu muskuļus. Jā, protams, whey proteīns ir tur pilns ar aminoskābēm, tas pareizais sastāvs un tā tālāk, bet olas ir ļoti labs proteīna avots un vispārēji kaut kādas gaļas. Un ja tu dabūni pietiekami proteīnu savā diētā, ko tu principā vari zināt tikai skaitot, cik tu daudz proteīna apēdi, tev nav vajadzība no tā. Protams, ir forši viegli ar to proteīnu pulverīti un ar proteīnu batoniņiem vispār ir traki. Principā, tu ied to augsts apstrādāt to ēdienu, šajā gadījumā šo proteīnu batoniņu, un tavs ķermenis saprot, ka ir vienkārši sūdīgi viņam iebaro kaut kādu indi, un tad viņš tāds, ok, no šitā mēs toči nevaram dabūt labas lietas ārā, tāpēc mēs īsti nevaram tā daudzēt tos muskuļus. Un tad tu arī jūties tāds, pagaid, šitā es nevaru pietiekami sev spiest, mans prāts īsti nestrādā tik labi, un tā tālāk. Tā kā iesaku atturēties no tādām lietām, bet proteīna pulveris, ja tu redz, ka tev diētā tu nevari, un tev būs, protams, tev būs vieglāk ēst to proteīna pulveri, bet ja tu nevari dabūt dabīgi, tas ir vispārēji jebkādīgi dabīgi, ir daudz labāk nekā mākslīgi. Whey proteīns ir ļoti tā kā atdalīta viela. Tad jā, paņem pačko, varbūt tas būs labi. Es esmu personīgi 12 kg saēdi šito proteīnu, tā kā viss čil. Vēl neesmu nomiris. 6. lieta ir jātrenējas līdz spēka izsīkumam katrā treniņā, lai gūtu rezultātus. Tas ir tāda lieta, kas ir tāda strīdīgs jautājums priekš manis arī. Es personīgi trenējos gandrīz katrā pat vingrinājumā līdz spēka izsīkumam, tā kā viss, tā kā vairs nevar visu pilnībā. Un pat dropsets tais, un pat tā kā cheat reps, dabūnu tos eccentrics vai dabūnu tos half reps, tā kā dabūnu tos stretch partus vairāk. Tā kā to es personīgi daru, tomēr tas stimuls ir tas, kas atbild par to muskuļu audzēšanu. Tu vari negulēt, tu vari neēst, un tāpatām tev augs muskuļi, ja tu ies trenēties. Tas ir redzams ar visiem tiem cilvēkiem, kur iet tur uz balītēm un pilnībā neguļ, viņi ēd sūdu, dzer alkoholu un visu to, bet viņi iet trenēties un viņiem kā tīri decent fizīks, ja? Tas ir dēļ tā, ka viņi dabūna to stimulu tomēr. Ja tu mauks džimā ritīgi traki, un, protams, rests ir nenormāli svarīgs, un dabūt to miegu ir svarīgi. Ja tu mauc ritīgi džimā, tad vienkārši dabūna pietiekamu restu. Un tad viss. Es personīgi eju 3 reizes nedēļā uz džimu, tāpēc, ka viņš vaļā tikai 3 reizes nedēļā, un tad es eju uz stieņiem, paņemt papildus movementus, un tad es tajās dienās, kad es esmu uz džimu, tad es varu vienkārši iznīcināt sev. Vienkārši destroy visu laiku. Ja tu ej kāds 6 reizes nedēļā, jā, ok, tad es saku, ka pēdējos vingrinājumus tāpatām jāliek līdz šim spēka izsīkumam. Tā kā šis mīts ir, tā mēs teiksim, busted, jā. Tāpēc, ka es domāju, ka tu nezināsi tas 3 līdz 1 repam līdz failuram, ja tu nebūsi nekad hitojis tajā vingrinājumā failure, ja spēka izsīkumu. Labi, nākamā lieta ir, ja pārtrauc trenēties, visi muskuļi izzūd. Mūsu muskuļiem ir tāda lieta kā muscle memories, šī atmiņa, kad, ne tāda atmiņa, kā tur spēlēt klavierus, un tad tev ir muscle memories, ja. Bet viņiem ir tāda atmiņa, kas saprot, mēs jau bijām lieli, tagad mēs varam daudz vieglāk tikt lieli. Un, jā, protams, ja tu pārstāsti sev stimulēt tos muskuļus, un tad viņi mazliet saruks. Mazliet. Čučuļ. Jā, ja tur ļoti ilgi, tā kā mēnesi tu var netrenēties, un tāpatām tavu muskuļi tikai mēneša beigās kaut ko tur činīs. Jā. Tā kā ir cilvēki, kur pārstāja trenēties, un viņiem tiešām tie muskuļi, tā kā pēc kaut kāda mēneša tikai sūd reāli zinātniski. Tie pētījumi ir ar šo visu, un tā kā tu nevajag uztraukties, ja tu to nedēļu netiec uz džimu. Bet tev vajag uztraukties, tāpēc, ka tu gribi progresēt tā kā konsekventi. Tā kā tev vajag konsekvenci, lai progresētu.
Bet, ja tu gribi palikt tajā svarā, kur tu esi, tu uzturēt šos muskuļu masu, tev vajag 10 reizes mazāk šo stimulu, lai viņu uzturētu. Tā kā aizjūt vienreiz nedēļā, pilnīgi pietiks, ja tu gribi uzturēt tikai. Protams, diēta un tas ļoti ietekmēs to, bet par muskuļu masu runājot, tas viss čiliņā, tas tev paliks, un ja tu tiešām arī kaut kādu gadu vairs netrenēsies, tad, kad uzsāks trenēties, ja tu biji iepriekš uzbūvējis šo muskuļu masu, tad viņi tīri ātri atnāks apakaļ krietni ātrāk nekā iepriekš. Tad 8. mīts ir ļoti līdzīgs 4. un 6. Bet, principā, tikai augsta intensitāte veicina muskuļu pieaugumu. Tagad tu tikai mauc un rītīgi tā kā spied un taisi, principā, tur crossfit, ja? Tikai tā tu vari uzaudzēt muskuļus. Pēc tā, ko es esmu dzirdējis, tā, ko es esmu lasījis, var uzaudzēt muskuļus arī vienkārši regulāri, pietiekami regulāri, ejot trenēties un pietiekami regulāri, spiežot kaut kā bišķiņu. Bet tas ir regulāri. Tā kā tu vari, ja tu esi redzējis cilvēkus laukos, ja tu esi redzējis lauku, tā kā lauku vīrieti, tā kā uz gadiem vēlākiem, ja. Tu zini, ka viņam tā kā bicīts, tā kā viņš izdara tā, un viņam ir lielāks nekā lielai daļai ejot uz džimu, un viņš ir reāli balkī bišķi, ja. Un tā kā, ja tu paskaties, viņam ir tā kā gaina peks arī, muguri ir normāli, ja. Un tas ir tā, ka viņam nav nekāda augsta intensitāte, viņam nav nekāds till failure treniņš, ja, bet viņš ir tā kā ļoti konsekventi gājis un darījis un mauc, līdz brīdim, kur tas ķermenis lēnām ir adaptējies. Un jā, tev nevajag neko augstu intensitātes vai kaut kāds tāds treniņš, ja. Tu vienkārši vari iet un darīt, un beigās tu kaut kādā brīdī sasniegs tomēr to tuvu limitam. Tā kā tu netis līdz augšējai, bet tu ļoti tālu tiks ar to, bet daudz ilgāk. Tā kā, ja tu vēlies optimāli, ātri uzaudzēt to muskuļus, jā, tādi mediocre, aiziet patrenēties, pabenčot bišķiņu, un, protams, tu uzaudzies kaut kādu muskuļu masu, bet tas tev īsti nedarēs, ja tu gribi ātri. Un jā, tie cilvēki, kur vienkārši aiziet uz džimu, tā kā pasēdēt uz benču un dažreiz kaut ko pačinīt, viņi uzaudzēs muskuļu masu, protams, un viņam pat nav jāspiež līdz failure, un viņam pat nav sviedriņš jānotecina, un viņš tāpēc uzaudzēs muskuļu masu, bet tas, protams, nebūs tik ātri, protams, nebūs tik tālu, un, protams, tā ģenētika ir ļoti daudz, ko izsaka. Daudz cilvēku var pilnībā galīgi ļoti maz trenēties, un viņi tāpatām audzēs muskuļu masu. Dažiem jātrenējas tā kā vēlniem, un tāpatām viņi tā bišķiņi paaudzēs un mazāk par tiem džekiem. Tā kā, te ir daudz lietas, arī testosterons un visādas citas lietas. Tā kā, daudz faktori, kas šo ietekmē. 9. mīts – vingrinājuma dažādība vienmēr ir labāka muskuļu audzēšanai. Zini kā, šokdem masu. Es domāju, ka tev vajag vingrinājuma dažādību, bet noteikti tev nevajag viņu ļoti bieži. Nevajag, tu patrenējies, bišķiņ šito programmu patrenē kaut kādu mēnesi, 2, 3, saproti, vai šis strādā, kas strādā, tad tu nomaini kaut vai mēnesi patrenējies, tad tu nomaini varbūt kādu vingrinājumu, kas tev patīk labāk, pačiko, šitā foršāk, šitā nē, šis man patīk labāk, un, protams, eksperimentēs, ja? Redzi, un, protams, ja tu nomainīsi kaut kādu vingrinājumu uz citu, tev būs tā kā es saku, sāpe vairāk, tā sāpe pēc treniņa vairāk. Bet tas nenozīmē, ka uzreiz tas būs lielāks lielāka muskuļu masa, vai lielāks stimuls. Protams, kaut kāds stimuls mainīsies uz vienu brīdi, bet tas tik ļoti neietekmēs. Tā kā labāk un optimālāk būtu tā, ja tu vienkārši činītu vienu treniņu programmu, un tas noteikti dos tev lielāku progresu. Bet, protams, eksperimentēt un tādas lietas interesanti pirmkārt, otrkārt, varbūt daži treniņu vingrinājumi tev patīk labāk. Un jā, pamainīt to programmu ik pa 3 mēnešiem ir ļoti labi, efektīvi, pat forši tavam ķermenim, taviem muskuļiem būs kaut kas jauns, un tad viņi, protams, dos lielāku stimulu. Bet visu laiku tas neko nemainīs. 10. mīts ir tāds ļoti interesants.
Tas te David Goggins kaut ko činīja par šito, kad viņš zaudēja taukus nenormāli daudz. Viņam tas transformations vienkārši insane, ja? Ir treniņi, kas audzē muskuļus, un ir treniņi, kas definē muskuļus. Nav tāda lieta kā definīcija un muskuļu audzēšana vai kaut kas tam līdzīgs. Ir augstāk ķermeņa tauku saturs un ir vairāk un lielāka muskuļi. Tas ir viss. Tā kā, ja tu vēlies dabūt sešpaku, tas nebūs tā, ka tu vienkārši ej un taisi bezgalīgi daudz crunches, taisi tur leg raises un bum, un tad tu dabūsi ēbas. Nu, tu vari uzaudzēt to muskuļu noteikti, un muskuļu audzēt ir no tiem 6 līdz 30 atkārtojumiem līdz tam, ka tu vairs nevari. Tas tā strādā visur, un vislabākais un visbiežākais rep range, jeb citu atkārtojumu range ir no 8 līdz 12. Tas ir tā kā optimāli. Un tad, ja tu ies trenēt to, protams, tev paliks lielāk tie muskuļi, bet tu neredzēsi, tu nevarēsi definēt šos sešpaku, lai trenējot kaut kādus atsevišķus vingrinājumus taisot. Nē, tāds nestrādā, tev vajag kopēji, vispārēji savam ķermenim nomest svaru, tu nevari nomest svaru tikai vienā vietā. Nomest šos taukus vienā vietā. Ja tu vēlies, lai es tev palīdzu tavā fitnesa ceļā dabūt reāli redzams rezultātus, tad pačeko pirmo linku apstādi no tevis tikai prasot pirmsbildi un pēcbildi. Es tev viens pret viens kočošu. Vienkārši mums vajag saprast, vai mēs esam labs mēčs, tā kā pieskaries tur. Un otrais trešais links apstā ir Latvijas izdevumas cilts, kur ir Discord serveris, WhatsApp grupa, Discord serveri katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas videos. Un tur arī treniņu programma, tā kā pačeko to. Un tas ar visu par šī video. Tiekamies rīt. Rītdien nebūs video, tā kā nospēt to sakni pociņus. Vēl neesat izdarījis, nospētījuši gaisā. Aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.